labākā veidā parūpēties par saviem bērniem, un tas ir diezgan liels posts, jo cik daudz bērnu Latvijā katru gadu tiek izņemti no ģimenēm. Ir fantastiski skaitļi. Mēs brīžiem patiešām te tajā Rīgā slaistīdamies, patiešām nesaprotam, kas tā ir pa vietu, kur mēs dzīvojam, jo tie skaitļi ir fantastiski, drausmīgi daudz, tūkstoši. Ja, kas ir vienkārši, ka kā tā ģimenīte ir tāda, vai ne? Tik foršs pēdiņās, ja, ka viņš to bērnu nevar atstāt viņas aprūpē. Vai ne? Taču tajā ziņā valsts it kā īsteno šo funkciju, ka viņi pasaka, ka valstī ir jānodrošina un vecākiem ir jānodrošina bērnam vismaz kaut kāda elementāra izglītība. Pat neiet runa par kaut kādām ļoti dižām lietām, piemēram, par to, kad ir notikusi Franču revolūcija. Tas jau ir kaut kas vispār, tur, vai ne? Principā uz Nobela prēmiju velk, es teiktu, vai ne tika. Bet tas ir stāsts drīzāk par to, ka lasīt, rakstīt elementāras rēķināšanas darbības un tam līdzīgas lietas, vai ne? Kas jau, ticiet man, Latvijā ir vesela virkne ar ļoti atbildīgiem pēdiņās vecākiem, kas pat to neiemācītu bērniem, ja viņiem būtu tāda iespēja. Tāpēc tajā ziņā, valsts šo funkciju īsteno. Savukārt, kas notiek tad, kad tas cilvēks pieaug, ja? Tad ar viņu ir bišķiņ cita darīšana, jo tā ir arī lieta, ko mēs nelabprāt saprotam un nelabprāt pieņemam, ka, no valsts, protams, var prasīt un vajag prasīt, bet demokrātiska, liberāla valsts mūsdienu Eiropā tomēr lielos vilcienos ir būvēta uz to principu, ka cilvēks tomēr normālos apstākļos ir spējīgs un viņam ir jābūt spējīgam tomēr pašam par sevi padomāt, vai ne? Tajā ziņā mēs, diemžēl, neesam nedz īpaši normāli, nedz šajā ziņā, kā saka, liberāli demokrātiska valsts, jo mums ir ārkārtīgi daudz ļaužu, vai ne, kas ir gatavi, kā saka, tas ir viss tas kontingents, kurš pašvaldības sociālajos dienestos ir pastāvīgie klienti, vai ne, un ka viņš vispār nav pats nekad nonācis līdz idejai, ka viņam pašam vajadzētu iet kaut ko tur strādāt, mocīties un tā tālāk, vai ne? Bet tas princips ir tāds, ka tomēr mēs normālos gadījumos paļaujamies uz to, ka cilvēks pats ir spējīgs par sevi atbildēt. Kas nevienmēr, kas de facto nebūtu tā nav vienmēr, ja? Bet tas pieņēmums ir tāds, ka tas cilvēks spēj pats. Ja? Tas arī ir šīs plašākās iespējas individu morālai atbildībai, un tas ir arī stāsts par politiku. Tajā ziņā, ka demokrātija, atšķirībā no daudzām citām politiskām iekārtām, neļauj cilvēkiem, neparedz šo iespēju novelt atbildību uz kādu citu. Ja? Piemēram, tas ir tas Latvijas arī gadījums, ka mēs zinām, ka šobrīd, varbūt vēl kādu mirklīti pēc vēlēšanām, tas sabiedrības uzticība valsts varai ir tīri ok, tāpēc, ka viņi ir tikko ievēlēti, bet pēc kādiem 2-3 mēnešiem, ticiet man, viņi būtu milzīgs kritiens. Ja? Kas nozīmē to, ka cilvēki sāks lamāt to pašu valdību, kuru viņi tikko ir ievēlējuši. Ja? Tā ir, protams, viena skarba realitāte, bet tā arī ir saistīta ar vienu būtisku demokrātijas principu, ka tev nav iespējas novelt. Ja? Tas, ka pār jums tagad te valdīs straujumu, neatkarīgi no tā, vai viņi jums patīk vai nē, vai par to, ka jums valdīs straujuma vai attiecīgi tur, Dombrovskis vai Rīgā Ušakovs un tā tālāk, jums viņi var patikt, var nepatikt, jūs viņus var lamāt vai nelamāt, bet tā problēma ir tajā, ka viņi nav no kurienes parādījušies, viņi ir paši cilvēki ievēlējuši. Ja? Un līdz ar to tā iespēja bļaustīties par to, ka pār mums valda kaut kādi pilnībā no kurienes radušies cilvēki, vai ne, kuri ar mums visu laiku mēģina kaut kādas riebīgas lietas izdarīt. Ja? Demokrātijā nav īsti iespējama, jo tur cilvēki tomēr lielos vilcienos saprot to, ka tā vara, kāda viņa ir, nav radusies no Marsa, ja? Viņa ir paši cilvēki ievēlēta. Ja? Kādam kaut kādi komentāri par šo? Kas notiek tad, ja mums, pieņemsim, ir slikta izvēle politiķos? Tad ir acīm redzot iespēja. Šajā ziņā šo iespēju nebūtu ne visi izmanto, bet tad ir iespēja kaut kādā veidā pirmkārt jau paust šo savu neapmierinātību. Ja? Un tad meklēt kaut kādas alternatīvas. Tās alternatīvas iespējams nav tās, kuras mēs varbūt gribētu.
Ja? Bet, jebkurā gadījumā tās alternatīvas un iespēja nomainīt līderību ir viena no demokrātijas pamatprincipiem. Tur var piekrist tam, ka tajā ziņā mēs varam būt neapmierināti ar visu to. Protams, ja jums piedāvā izvēlēties no kaut kādiem 7 sliktiem ēdieniem, tad tā ir ļoti slikta izvēle. Bet Latvijā, kurā iet uz vēlēšanām joprojām 60% iedzīvotāji, neliekās, ka tur cilvēki būtu tik drausmīgi katastrofāli neapmierināti ar to izvēli, ko viņiem liek priekšā. Ne? Kā ir? Vai citās valstīs ir novērots, ka ir vispār ļoti maz cilvēku nākums, zem 30%? Zem 30 nē, bet zem 50 gan. Piemēram, brāļiem lietuviešiem Seima vēlēšanās jau labu laiku piedalās mazāk par pusi. Latvijā tomēr piedalās vairāk par pusi. Tas, protams, ir tāds diezgan paradoxāls stāvoklis, jo demokrātija, kas paredz vairākumu varu, it kā pēc idejas būtu ļoti apgrūtināta situācijā, kad vairākums nepiedalās. Ne? Bet neraugoties uz to, nav tādu vēlēšanās, nav kvorumu. Respektīvi, nav tik maz cilvēku, Krievijā, man liekas, savulaik tā bija, ka ja nokrīt zem kaut kāda procenta, tāda vēlēšanas tiek uzskatīts par nenotikušām. Bet lielākajā daļā valsts nekā tāda nav, kas nozīmē to, ka, principā, jums ir iespējas arī neiet. Ja? Bet arī tad, ja jūs neiet, tā ir tikai katra jūs paša izvēle. Un arī pēc tam, ja jūs neesat aizgājuši, jums ir ļoti ierobežotas iespējas vaimanāt par to, cik slikta valdība. Ja? Jo gal galā paši vien esam tādu ievēlējuši, ne? Vai kādam kaut kas vēl ir pakomentējams? Ne? Mēģiniet to savu, ticiet man, tad, kad jūs sāksiet to darīt, jums iepatiksies runāt skaļi. Esat mēģinājusi kādreiz? Nevis tā. Runātot tā. Es te esmu un es domāju šādi. Ja? Mēģiniet kādreiz pamēģiniet, jums iepatiksies. Es esmu drošs. Ja? Tas nav joks, tas ir nopietni domāts. Jā. Jā, tā ir. Tāda sistēma bija arī Krievijas federācijā kādu mirkli, ka ir iespēja nobalsot pret visiem un kaut kādu daļu to arī izmantoja. Tas ir, tas ir pietiekoši savdabīgs, tas ir vairāk tāds socioloģiskais jautājums, vai ne, respektīvi, kad es aizēju un pasaku, ka man neviens no šitiem nepatīk, vai ne, un kā rīkoties situācijā, ja, piemēram, vairākums aiziet un pasaka, ka man neviens nepatīk, vai ne. Tāpēc tā mēdz būt, jā, vēl kaut kas. Mēs priekšņi izdomājam, ka mums visiem nepatīk vienotīgi, mums ir iespējams darot ārā stāvis. Satversmi lasījāt? Kas tad mums ir jautājums? Es tieši tāpēc domāju, ja var atlaist visus Saeimas prezidents. Jā, restīvi jūs domājat, ka vajadzētu vienu partiju varētu atsaukt. Tas būtu diezgan problemātiski, jo tāda konstitūcijā nekas tāds nav paredzēts. Jūs varat rosināt Saeimas atlaišanu, bet to jūs arī šodien nevarat darīt. To var darīt tikai pēc gada. Vai ne, respektīvi, jūs to varēsiet sākt darīt kaut kad uz nākamā gada vasaru, vākt parakstus, lai atlaistu šito 12. Saeimu, kas nav izslēgts. Jūs varat mēģināt pierunāt valsts prezidentu, lai viņš atlaiž. Tas varētu, bet atsevišķu partiju jūs nevarat. Un tur ir kaut kāda loģika, ka jūs nevarat atsevišķu partiju atsaukt, jo tā atsevišķā partija vienmēr ir nokļuvusi kaut kādā amatā pateicoties kaut kādam kontekstam. Ja? Un tad saka, tā, pieņemsim, ka, ja mēs iedomājamies, kā reizēm saka, ka tās vēlēšanas ir tāds savu veidu termometrs, ja? Ko mēs tagad paņemam un izmēram to temperatūru. Ja? Tad tur ir vairāk parametri tajā temperatūras rādītājā. Ja? Tur viena daļa no tām ir, cik balss ir par vienotību, bet tad tur ir kaut cik balss ir par kaut ko citu un tā tālāk. Tad, ja tais ārkārtas vēlēšanas, tad tais visiem, vai ne, ārkārtas vēlēšanas.
Tā kā, es saprotu, ka Latvijā ir vesela virkne cilvēkiem, kur ļoti gribētu ne tik daudz varbūt atsaukt atsevišķas partijas, bet atsaukt atsevišķus kandidātus. Vai ne? Tā kā mēs te šobrīd arī cepamies pa vienu konkrētu svaigi ievēlētu deputātu kandidātu 12. Saeimā. Es pieņemu, ka jūs zinat, pa ko es runāju, vai ne? Vai būtu kaut kāds mehānisms, kā vēlētāji varētu nevis atcelt visu 12. Saeimu, ja, bet tieši viņu izvilkt ārā no turienes. Tāda mehānisma nav, diemžēl nē. Ja vienīgi, protams, ja ir kaut kāda darīšana ar kaut kādām kriminālām lietām, tad jā, tad, protams, viņš ir jāizdod tiesāšanai un tad viņu var no turienes izvilkt ārā. Bet atsevišķu deputātu vai atsevišķu partiju jūs tā vienkārši tāpēc, ka jums viņš nepatīk, nevarat atsaukt. Vēl kaut kas. Labi, no šīs vietas mēs vēl neesam pabeiguši runāt par demokrātijas priekšrocībām. Tad no šīs vietas mēs turpinām tad nākamajā reizē. Ja? Labi, paldies!